Jūsu uzmanībai mācību video latviešu valodā. Tēma – divdabja teiciens. Sveiks! Mani sauc Divdabis. Šodien es tev pastāstīšu par kādu savu draugu – divdabja teicienu. Tātad, šodien mēs uzzināsim, kas tas tāds ir, kas veido to un kas neietilps divdabja teicienā. Protams, tu uzzināsi, kur var atrasties divdabja teiciens, kā arī lietas, kas tev būtu jāatceras. Vai tu gribi uzzināt, kas ir divdabja teiciens? Noteikti, ka gribi to uzzināt. Divdabja teiciens ir saurupinājuma veids, kuru no pārējā teksta atdala ar komatiem. Ar to mēs bieži vien saskaramies arī ikdienas dzīvē. Ir lietas, kas tev ir jāzina. Kas tad veido pašu divdabja teicienu? Tas noteikti ir jāatceras. Divdabja teicienu veido divdabji ar izskaņām is, ies, usi, usies, tēs, ta, ot, oties, dams, dama, kā arī damies un damās. Un plus vēl kāds to paskaidrojošs vārds. Lai tekstā vieglāk varētu atrast divdabja teicienu, tev jāatceras, kas tajā neietilpst. Divdabja teicienā neietilpst gramatiskais centrs, sakārtojuma un pakārtojuma vārdi. Bet starp citu, divdabja teiciens var atrasties dažādās teikuma vietās. Teikuma sākumā. Tad komatu liek aiz divdabja teiciena. Piemēram, izlasīdams grāmatu, komats, viņš kļuva mazliet gudrāks. Divdabja teiciens ir jāatdala ar komatu, un tas ir izlasīdams grāmatu. Tas var atrasties teikuma beigās. Tad komatu liek pirms divdabja teiciena. Piemēram, viņš kļuva gudrāks, komats, izlasot grāmatu. Divdabja teiciens ir izlasot grāmatu. Taču tas var atrasties arī teikuma vidū. Tad komats ir jāliek gan pirms divdabja teiciena, gan aiz tā. Piemēram, viņš kļuva gudrāks, komats, izlasot grāmatu, komats, un arī saprotošāks. Lūk, jūs jau redzat, kurš ir divdabja teiciens. Izņemot to ārā no teikuma, tas skan labi un loģiski. Taču uzmanies, viens pats divdabis neveido divdabja teicienu. Zināji, ka divus vai vairākus divdabja teicienus var saistīt saikļi un vai jeb? Šajā gadījumā komatu liek pirms katras atkārtotās saikļa. Lūk, te arī būs piemērs. Saiklis un saista divus vienlīdzīgus divdabja teicienus. Dažreiz arī divdabja teicienu attēlo schēmās kā trīsstūri. Šeit vienkāršs piemērs. Es tev iesaku atcerēties kādu lietu. Divdabja teicienā var būt ietverts palīgteikums. Var gadīties arī tā. Bet tagad ķersimies klāt uzdevumiem. Paldies tev, klausītāji, par uzmanību! Ceru, ka palīdzēju!